Viņa bija īpaši emocionāla, viņai brīnišķīga humora izjūta. Man patīk viņas, kad viņa vecāki palika, viņai nebija tādas, viņai bija tāds vēlniņš vienmēr iekšā un kaut kā tāda dzirkstele. Viņa tāds žipčiks, ja? Un man patīk tāds gadījums, es atceros, ka mēs Baltazarā tur mājā sēdējām, un viņa vienmēr flirtēja ar vīriešiem, kas viņai zvanīja. Un tad viņa tā saka, runā pa telefonu, saka, kurš no maniem pielūdzējiem zvana? Un Aigars iet garām un saka, vai tiešām Augusts Kirhenšteins? Un, protams, mēs smējāmies ļoti visi. Un viņa pēc tam ļāva man to intervijā uzrakstīt. Viņai likās tas ļoti labs joks. Un tā viņai bija tā humora izjūta, viņai bija fantastiska. Viņa vienkārši dzirkstīja.